pie šiem grozījumiem vakcinācijas noteikumos ir jauna anketa, jo, ja līdz šim mēs vienkārši parakstījām tie vecāki, kuri gribēja atlikt vakcināciju vai vispār atteikties, bija nepieciešams ārstam paraksts, lai viņš varētu arī pierādīt valsts veselības inspekcijai, ka viņš ir piedāvājis šo vakcināciju. Tad tagad vienkārši atteikuma vietā mums ir pirmkārt viss slimību apraksts, teiksim tā ļoti tādos drūmos toņos aprakstīts, ar ko tās slimības var beigties. Tas ir skaidrs, bet pēc tam tiek pievienots arī apraksts tam, kas notiks, ja jūs nevakcinēsiet jūsu bērnu. Bērns būs vainīgs pie tā, ka izraisīsies pandēmijas, bērns var aplipināt cilvēkus, kuri pēc tam no tā var nomirt, kuriem ir vāja imunitāte vai mazākus bērnus. Un, protams, pašam bērnam var rasties neatgriezniskas sekas no tā, ka viņu nevakcinēs. Īsāk sakot, tur 4 punkti tāds pa smadzenēm riktīgi, tad iesit, Un viss vēl finālā šajā jaunajā anketā ir rakstīts, ka pats bīstamākais punkts, manuprāt, jo, labi, ar to psiholoģisko spiedienu var kaut kā tikt galā, bet tu paraksties pats, ka tu atzīsti, ka bērna nevakcinēšana ir pielīdzināmā bērna aprūpes pienākumu neveikšanai. No manas puses, man kā juristam šķiet, ka tā ir jaunas normas radīšana ārpus likuma. Tas ir apmēram tā, ka mēs tagad ar jums parakstītu papīru, ka es nezinu, ka es varētu varbūt ka tagad kaut kādu piemēru izdomāt, ka skriešana pāri ielai pie zaļās gaismas ir pielīdzināma iešanai pāri pie sarkanās. Es tā piekrītu tam, ka ja es skrienu, tad es pārkāpju ceļa satiksmes noteikumus. Es pati izdomāju savu pārkāpumu,